Hei, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Mani dzird? Jā, visā kosmosā. Urda TV, Māra Upmana Holsteina šovakar intervēs Dāvidu. Dāvid, visiem maniem sekotājiem tavā blogā. Man ir jautājums, kas tevi šovakar urda? Man ir šovakar urda astronauts. Kā tevi urda astronauts šovakar? Viņi izlaida jaunu disku. Brand new. Vai tu esi bijis kādreiz kādas grupas backstage'ā? Kaut kad es esmu ielīdz, bet ne tā, ka tur drīkstāt atrasties. Ok, šovakar tu biji backstage'ā pilnīgi oficiāli. Mums pievienojas intervētājs Juris. Pastāst mums ar Juri, kas tāds īpašs bija šovakar grupas astronautu backstage'ā? Tātad, kas notika backstage'ā, ko es iepriekš biju arī šajās telpās, kur notika visa maģija pirms pašas uzstāšanās. Jā, un es saprotu, ka viņi ir citplanētieši. Un, tā jums tikai šķiet, ka visi viņi ir cilvēki. Tā nav. Es novilku savu zaļo kostīmu, un tas pārvērtīs bija brīnumains, vai ne? Un, tas viss ir Grimšķalīti. Photoshops dzīvajā, kā tev tas patika? Pārsteidzošs efekts. Tā bārda arī nav īsta. Skaties, viņam nesāp. Reāli izties, ka sāpēja gan. Dāvid, man tev ir vēl kāds jautājums. Ja tu būtu reāls astronauts, ko tu gribētu nosūtīt sveicienā Zemei? Urda albumu, un man neviens to tikko austī neiečukstēja. Vai tu vari iztēloties, ka tu esi rabarberu laukā un rabarberu ap tevi dejo, un tad tu esi rabarberu labirintā, un tu nevari izkļūt ārā, bet tu zini, ka patiesība ir tur ārā. Ko tu dari šajā situācijā? Es sāktu grausties uz vienā virzienā. Man ļoti garšo rabarberu ar cukuru. Un, Tev kabatā noteikti būtu vienkārši sagatavot tā kā cukurs tā. Man izskatās, tev viss ir saplānots. Kur tu būsi pēc 10 gadiem? Es ceru, ka vēl uz planētas Zemes. Es tā aptuveni plānoju, ka es būšu šeit. Kas tev būs mugurā? Ziemā droši vien džemperis, kā tagad. Jā. Pelēks arī tāds, tev domā, man mode apmēram tāda pati. Ne, pēc 10 gadiem jau mēs visi staigāsim tādos pieguļošos kostīmos, kuri paši sildīs mūs kā vajag. Un tu būsi kas? Es vēl aizvien būšu tas pats cilvēks, ko šodien iepazinu. Vai tu būsi tāds pats smaidīgs, kā es tev šodien iepazinu? Kat? Šis bija neadekvāts jautājums. Tagad ir stopiņš, jo mēs te atvadāmies. Labi, mēs atvadāmies absolūti nemanāmi. Okay. Absolūti nemanāmi atvadāmies šeit. Čau, Jūrčik. Jums ir ritīgais sveiciens. Mums ir ilgadējais jau čalais. Super, paldies par koncertu. Yes, paldies par koncertu. Jūs, protams. Labi, ja tu esi mūzikas kritiķis, un tev ir jāpasaka kaut kas tāds, lai tie mūziķi bišķīt augtu. Redzot šo prezentāciju, kur bija super awesomīga, un mums bija nenormāli garšīgi donoti, un vienkārši bija baigi jauka atmosfēra. Un tā, bet tu esi kritiķis, un tas ir tavs darbs, pateikt, kas pietrūka. Vajadzētu sākt ar to, ka jums vajadzētu nomainīt solisti. Desmies ir pāris grupām mūzikas konferencēs tā arī ieteikts, un es redzu, ka pēc 10 gadiem patiešām tas čalis spēlē ģitāru, nevis vairs ir solisti. Labi, bring the beat back. Bring the beat back. Es domāju, vienīgais, ko es varētu jums ieteikt, atrast nosaukumu jūsu stilam. Jo, manuprāt, tas, ko es vakar noklausījos, un ja man kāds pajautātu, kāda stila mūzika tas ir, vai tas ir pops, vai tas ir indie, vai tas ir, kas tas ir, tam nav. Jo tas ir grūti, tas ir boom, kosmos. Urda, ko nozīmē? Tas ir niez, vai ne? Tas ir, ka tev darbības vārds. Urda ir tikai uz augšu. Tā kā, protams. Tev labestīgi iekšā kņudina atrisināt kaut ko un saprast, vai zini multeni par skudriņu tipu, kura gribēja uzzināt, kas ir saule. Es tev novēlu nostīties multeni par skudriņu tipu, un vai arī labāk pat nenoskatīties un vienkārši atšķirībā no skudriņas tipas saprast, kas ir saule. Milzīgs paldies tev, ka noskatījies šo apgriezti interesanto interviju. Izsaki savu viedokli apakšā komentāru sadaļā un lūdzu novērtē šo video ar plusu vai mīnusu, laiku vai dislaiku. Tas pagaidām arī viss, un kā kādā dziesmā teikts, satiksimies, tiksimies. Gang, 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 gang.
un atstāt to līdz